Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Plāno kopā ar Dievu. Šodienas raksturvieta. Cilvēka sirdī ir daudz nodomu, bet tā kunga padoms tas pastāv. Salamana pamācības, 19. nodaļa, 21. pants. Glika bībele. Šodienas pārdomas. Ir apbrīnojami, kā pavasarī, kad mostas daba, iesēta maza sēkliņa spēj rudenī mūs iepriecināt ar daudz gardiem augļiem. Tas līdzīgi darbojas arī mūsu dzīvē. Dienas sākumā pietiek ar dažām minūtēm, lai izplānotu mērķtiecīgu un auglīgu dienu. Diemžēl pārāk bieži cilvēki ir tik ierauti dzīves ritmā, ka aizmirst šo svarīgo principu un nesaprot, kāpēc nespēj sasniegt labus rezultātus. Protams, ne viss būs saskaņā ar nosprausto plānu un būs jāveic korekcijas, taču, ja tu katru rītu būsi iesējis pareizās sēklas, tu būsi spējīgs saglabāt nosprausto kursu un soli pa solim paveiks varenas lietas, un ja vēlies, lai tavs plāns nestu paliekošus augļus, būvē to kopā ar Dievu. Šodienas lūgšana. Tēvs patiesi, tavs padoms ir visvērtīgākais, jo tu precīzi zini, kāda būs katra mana diena. Tu esi sagatavojis man svētības ceļu caur visiem apstākļiem. Es izvēlos ieklausīties tavos norādījumos un plānot savu dienu kopā ar tevi. Jēzus vārdā. Āmen.